Kā var tikt pie tādas cenas? Un tas man liekas ļoti pamatoti brīdī, kad mēs sākam interesēties par to, kas no kā tiek gatavots pareizi. Un es skatos, ka tu te ik pa brīdim vadi vēl kādu lekciju, kas tiku pie tādas ēdienkartes, kas ir laikam uzskatas materiāls, vispār es varu tajā lekcijā. Un tas ir menu restorāns tipiski 2016. gadā. Lai es varu iepazīstināt? Droši. Jā. Tātad, ja es pareizi saprotu, ja nav, tu uzreiz labo. Tas ir tas, kā vajadzētu ēdienkartē izskatīties, tādu lielākoties gadījumus. Oficiāli vajadzēja. Oficiāli. Jo, es domāju, izcelsme jārāda, no kurienes kas nāk. Jā. Ne tikai cūka, bet kas pa cūka. Kas pa cūka, kāpēc tā? Jā. Un lūk, piemēram, te ir pamatēdieni. Viltotā mensa pasniegtos pesticīdu pārklājumu spinātiem. Tāda vēl pamatēdies vietējās izcelsmes pangasija, audzēta Vietnamas saimniecībā. Un ģenētiski modificētu soju, barotās fabrikā ražotās vistas krūtiņa, inicēta ar 4 ēvielu šķīdumu ūdenī. Un tas ir reāli. Jā, un tad baigi reti, kad saka, man 2 lūdzu. un dubulto ēvielu inicējumu jau var. Kas ir šī pa lekciju un kas tas ir pa stāstu un par realitāti? Šis ir par bioloģisko un slow food izcelsmi. Kāpēc mums jāēd, kas ir tīrs un dabīgs ir. Jo es domāju, ka ēdiens ir tā kā mīlestība. Tu nevar forsēt viņu, tu nevar viņu pāetrināt, viņam viss ir jānotiek dabīgi. Un ja tas ēdiens ir dabīgs, tad tu nedabūs šādu ēdienu karti. Kā slow food varbūt 2 vārdos? Slow food ir no... Tas nāk, tā ir tāda organizācija, kas iesākās 22 gadus atpakaļ Itālijā. Un atnāca līdz mums? Atnāca ir uz kāds 150 pasaules valstīm. Un kāda bija tā ideja sākotnēji? Tā ideja sākotnēji uz Spāņa kapnēm Romā. Tāda ātrā ēdināšanas iestāde. Man grūti pateikt. Man slikti katreiz paliek. Man te maisiņi iedod, man vieglāk. Saka MC Trumps. MC Trumps ar tiem zelteniem burtiem. Viņi atvēra ātro ēdināšanas iestādi un tāds Karlo Petrīni šokā ir tik svētā vietā šāda ēdiena atvērt. Tāpat mums te pie brīvības pieminekļu turpat skatā ir viens. Un ko viņš izdarīja? Viņš sāka protestu. Viņš negāja ar baneriem, bet viņš dabūja visus zemnieks apkārtnē. Viņi visu uzklāja lielu milzīgu galdu. Un viņš pateica, ja šīs tev iestādes atversies vaļā, viss, ko zemnieks te audzējis, pazudīs. Un tā iesākās tā slow food organizācija. Un kā jūs viņu, kas tur ir jādara, lai es esmu iekšā, lai es esmu slow foodists? Man ir burkāni, jūs viņus... Nē, tu nekas nav vajadzīgs. Tu samaksā tavu biedru un tu esi biedrs. Bet, lai tu gribi... Paga. Jā. Tad es ar savu šito te gaļu pat 2,95. Mēs tevi izglītosim. Bet tā šo gaļu tu nevarēsi nākt. Nē. Tas ir bioloģisks. Un tu zini, es tev kaut ko pateikšu nākamam gadam, tu esi gatavs. Jā? Tu piedalījies olu sišanu? Šogad nē, šogad, bet citu, kad parasti es baigies citējis. Tu katreiz uzvarēsi, bet tu nesaki visiem, citīgi viņi visi gribēs bioloģiskās olas, jo tās čaumalas ir daudz stingrāks un spēcīgāks un sasatīs, kuru katra fabrikas ola. Olas ir lieldienu tāds simbols, kā mēs zinām, Paldies viņām. Bet olas parasti paliek pa daudz pāri, un viņas jau nevar ēst. Jo cik cilvēks var apēst, cik tu nedēļā? Nē, tagad. Nē, tāpēc vienīgais, kurš varētu apēst ļoti daudz olas. Ir Edgars. Cik? Edgars, cik nedēļā var apēst olas? 3? Nē. Tas pareizi. Nav pareizi. Ir pierādīts tagad, tas ir labs holesterīns, kas tur ir iekšā, un tu vari ēst, cik tu olas gribi. Un arī, jo jālāk tā ola, jo veselīgāk. Es ar citu, turpinot mūsu simbolisko sarunu, ko darīt ar viņām? Zinu, ka paliek baigi daudz. Jo olas man patīk kauties. Ja, kad daudz savāri, viss kaujās, un tas stāv kaudz ar olām. Un viņas nav mūžīgas. Ja tu nepirki jau pieminētajā veikalā, tad viņas starp citu nebojājās, kas ir forši.
Un piekrīt, ka tas ir forši. Kad tu nopērci tomātus, kaut kad tu atceries, ka tagad nopērci kaut kādu Ziemassvētkiem atver skapīt. Vēl tomāti! Jā. Un vēl, tūliņ būs viss kārtībā. Kas ir forši? Jā. Savā ziņā. Tu domā? Nezinu. Es ap citu Latviju vienīgā vieta, kur es esmu pasaulē redzējis, ir visi sieri jau sagriezti. Kad nekas nav jādara. To rimbulu, ka nav rimbulī? Jā. Viss siera vislabāk ir, ka tu griez viņu no tā paša gabala, jo viņš turpina gatavoties. Bet, kad viņš ir sākries šķēlēs, tas nozīmē, viņš nav īsti sieras vairāk. Viņš nav. Viņš ir piena produkts, bet viņš nav sieras. Vismaz kaut kas viņam vēl ir. Kā saka, bet kad jau viņu sadedzina uz maizes virsū, tad jau baigi tāpat garšo. Baigi nevar pateikt atšķirību. Tad acis jātais ciet, un kad tu viņu ēd. Jā, bet tad, ja visu laiku iet tikai uz tādiem bioloģiskiem produktiem, tad, jo es zinu, kalciema tirdziņā var nopirkt. Jā. Vai ne? Jā. Bet tad man vienreiz nedēļā jāpērk ēdienas, ko lai es pārējo laiku daru. Bet ko mūsu senči darīja? Kāpēc viņi varēja to izdarīt, un mēs ne? Kur viņi ir un kur mēs esam? Kurš izdzīvoja? Senči mūsu vai mēs? Daudz olas paliek pāri, ko ar viņām labu izdarīt, kā pavārs. Rekur labs piemērs, jā. Jau vārītām olām. Jā, jau vārītas olas. Jā, bet kamā tu viņas ielikt? Džins un toniks vajadzīgs, jā? Nē. Tur man ir džins un toniks. Tas ir reāli džins un toniks? Tā ir silīga aila recepti, jā. Tur ir etiķis, ūdens, džins un toniks. Un ūdens ir bērza sula, jo tagad tek bērza sula. Bet paga. Bet es varu ēst viņu un braukt ar mašīnu? Tur ir tikai tuč. Dabūju tuč arī. Jā. Šī ir viena lieta, ko var izdarīt ar olām. Ja? Tad tu vari pēc 3 dienām, pēc 5 dienām, pēc 10 dienām ēst tās olas. Jā. Bet tagad jau tu varētu paņemt šito Berenes jūras krabi, samaisa Berenes jūras krabi, tu olu. Jā. Tas ir, ja nekā mājās nav ko ēst, ja? Ja ir tikai olas. Ja mājās nekā nav, ir ļoti daudz vārītas olas, mēs paņemam to Berenes jūras krabi. Jā. Drusciņu, tuč. To tikai pie manis var dabūt. Jā, bet viņš jau kaut kur leduskapī viņš mētāja. Tas ir problēma Berenes jūras to krabi, ka viņi nekad nevar visu apēst. Viņš vienmēr drusku kaut kur paliek, bet tur kā nodara. Bet krabs katreiz pieaudzē savu kāju klāt. Jā, līdz ar tā viņš reģenerējās. Jā. Tā ir krabja lieta. Un ar to krabīti apkaisa. Tikai tīra sāla, pipers. Tikai tīra sāla un pipers un drusku Berenes jūra krabīts, olas. Jā, sagriež un gatavs. Un aioli. Aioli. Tas ir kaut kāds jauns Apple produkts. Aioli. Es vienīgais nezinu, kas ir, ko jūs sveities. Olu tu var glabāt, jēlu, tu var minimāli 30 dienas, bet līdz 6 mēnešiem pareizos apstākļos. Jā. Bet, kad viņa vārīt ir, tad tu vajadzētu jo ātrāk, jo labāk viņa apēst. Ir sevišķi, ja viņa ir ieplīsos. Jā. Mārtiņ, es nāku ciemos kaut kad, našķoties ar jūras ķemīti visdrīzāk un visu kaut ko, kas man nav līdz šim bijis pazīstams. Es novēlu tev veiksmi cīņā ar restorānu tipiski. Es gribētu, ka tādas ēdienkartes ir. Man liekas, tas ir forši. Man liekas, ka tas ir forši, godīgi. Ne, bet, ja tu ieej uz restorānu, tu uzjautā, no kurienes tas nāk? Jā, bet man pateiks no Iecavas, es teikšu, Nē, pārsvarā tev pateiks, un es zinu, no leduskapja. Jā. No leduskapja. Jā. Jo viņi nezin. Daudz nezin. Daži zina. Es negribu teikt, ka visi. Pagaid, viss, kas nāk no leduskapja, arī nav labi. Tev grūti dzīve būs tagad pēc šīs sarunas, vai ne? Jā. Te būs jānāk pie manis katru dienu ēst. Mārtiņš Rīdis, dāmas un kungi. Pēc sarunu. Paldies.
Man pa to pašu pusi jāizēj ārā. Jā. Ja? Tur kāds parādīs, jo bija jāiet lejā, pagara, augšā, apkārt, iekšā. Es atradīšu ceļu atpakaļ. Pagaidi. Nē. Mārtiņš Žīģis, dāmas kungi. Paldies. Kaut kāds gabal un mums pārtraukumi. Paldies.